Mūs atrauc tas, ka ir kaut kādi tie bēgļi, kas joprojām ir, un izskatās, ka viņi arī vēl kaut kādu laiku paliks, jo viņi nāk un nāk. Dažkārt, jā, protams, sanāk, ka tu neaizej tur, piemēram, uz tēva dzimšanas dienu, tu atbrauc tikai vēl vakarā, labi jau stundiņu, un aizbrauc tālāk strādāt. Parasti runāja to, ka visi grib tikt kaut kur Pierīgā, jo tur ir lielas iespējas ātri dabūt karjeru. Viņi zina savas tiesības, bet nezina savus pienākumus. Dažiem varbūt tas rada paniku, kā man tagad vajag taisīt 72 stundu somu, tas, ko nozīmē, varbūt tūlīt kaut kas sāksies. Nevis cīnīties, bet, teiksim tā, neļaut viņiem tikt civili iedzīvotu mājās. Es esmu Alēns Lošmilis, profesionāla dienesta virsnieks Zemesardzes 34. kainieku bataljonā. Pats esmu no Krāslavas. Tur arī dzimis, audzis, un tad, protams, lai tiktu pie virsnieka pakāpes, bija jāpadzīvo Rīgā, jeb Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Un kāpēc tieši profesionālais dienests? Šis tāds interesants tādā ziņā jautājums, tas, ka agrāk, tad, kad es gribēju iet uz Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, nebija tādu reklāmu kā tagad. Un tajā brīdī reklāmu strādāja kaut kādi tuvinieki un draugi. Un tad man arī bija sanācis, ka mans draugs viens, kurš bija vecāks par mani, bija aizgājis uz Nacionālās aizsardzības akadēmiju. Un viņš arī stāstīja visu, kā teiksim, ir labās ziņas un kaut kādas nelabās, kas arī visur ir. Un man likās tas interesanti, jo es vienmēr biju gribējis savu dzīvi kaut kādu aktīvu, lai arī varu pasēdēt uz kofisā pie kaut kādiem dokumentiem, kaut ko tā, un kā arī pastrādāt ar personālu un arī paskraidīt. Un šis dienests, tieši kā virsnieka dienests, ietver visus šos. Tāpēc es uzskatu un joprojām domāju, ka es esmu izvēlējies pareizo ceļu. Kāpēc svarīgs man ir dienests tieši Latgalē? Tā kā biju aizsardzības akadēmijā, parasti runāja to, ka visi grib tikt kaut kur Pierīgā, jo tur ir lielas iespējas ātri dabūt karjeru un tā tālāk. Bet es pa dzīvi nekad neesmu bijis karjerists, un man tieši interesē vairāk darbs ar personālu, un parasti interesē arī tieši kaut kādi izaicinājumi. Un viens no tiem izaicinājumiem, protams, arī ir tas, ka dienēt Latgalē, kā saka, tuvāk mūsu kaimiņu valstīm. Protams, priekš cilvēkiem, kas dzīvo Rīgā, tas var būt kaut kas wow, jā, kā mēs te dzīvojam pierobežā. Bet patiesībā, tā kā tā ir ikdiena, vienīgais, ar ko, manuprāt, mūs atrauc tas, ka ir kaut kādi tie bēgļi, kas joprojām ir, un izskatās, ka viņi arī vēl kaut kādu laiku paliks, jo viņi nāk un nāk. Un tas ir tāds lielākais apdraudējums, manuprāt, civiliem iedzīvotājiem un visiem pārējiem. Kā es raksturotu mūsdienu zemesargu. Tad es gribētu sākt ar to, ka man tētis, var sakot, ir skolotājs. Un viņš raksturo mūsdienu skolniekus tādā teikumā, tas, ka viņi zina savas tiesības, bet nezina savus pienākumus. Protams, tas neatiecās uz visiem, bet es gribētu tieši šādā veidā raksturot mūsdienu zemesargu. Un zem mūsdienu zemesarga es uzskatu tieši jauniešu, kas nāk tieši tikko no vidusskolas. Tā teiksim, zaļie gurki. Un tu esi pats gados jauns un komandē zemesargus, kuri ir gan jaunāki, gan vecāki. Un tu jau minēji par tiem zaļajiem gurkiem, kuri ir jaunāki. Vai nav jūtama šī vecuma barjera tīri tev kā virsniekam? Tieši pēc aizsardzības akadēmijas atnākot dienēt savā dienesta vietā. Protams, sākumā likās, kā tad tas būs, vai tad man tie, tā teiksim, vecāki zemesargi klausīs mani un tā tālāk. Bet patiesībā ļoti atkarīgs no cilvēka. Protams, ir arī tādi cilvēki, kuri negrib tevi klausīties, jā, bet ar viņam arī, kā saka, jāmāk strādāt. Nevis tā kā parasti cilvēki uzskata, ka armijā vienkārši tur augstāk stāvoši pasaka un viss izpilda, bet katrs cilvēks ir indivīds un ar viņu ir jāprot runāt. Un tas ir, teiksim tā, gan smagākais, gan interesantākais mūsu darbā, ka zemesargi nāk no civilās dzīves un katram ir savas intereses, katram ir savi kaut kādi niki galvā un ar viņiem ir jāsastrādā un jāprot sadraudzēties. Par daudziem zemesargiem es esmu bieži domājis un
uzskatu viņus kā kaut kādus varoņus, jo reāli ir zemesargi, kuri civilajā dzīvē strādā savu darbu, kas nav nemaz vieglākais, kurš prasa ļoti daudz laika, uzmanības, un viņi tomēr atrod laiku atnākt uz kaut kādām mācībām, veikt uzdevumus, dotos mums zemesardzi 34. kainieku bataljonam un vēl ar smaidu visu to darīt. Protams, daudzi no viņiem saka, ka tas priekš viņiem ir kā atpūta, bet es vienalga apbrīnoju to. Un dažreiz, kad man ir smagi, es padomāju par tādiem zemesargiem un saprotu tas, ka man jāiet tālāk. Kā tu atrodi laiku apvienot dienestu ar ģimenes dzīvi? Dienas zemesardzē, jā, viņš ir drusku savādāks nekā kaut kur citur vienībā, kas ir mehanizētajos un tā tālāk. Jā. Mums bieži vien ir jāstrādā brīvdienās, jo zemesargi, kā es jau minēju, viņi ir no civilās dzīves un viņam ir savs darbs no pirmdienas līdz piekdienai, kādam maiņas darbi un tā tālāk. Un tad dažkārt, jā, protams, sanāk, ka tu neaiziet tur uz tēva dzimšanas dienu, tu atbrauc tikai vēl vakarā, labi jau stundiņu un aizbrauc tālāk strādāt, bet ja tu pareizi paskaidro saviem tuviniekiem un tiem pašiem draugiem, draudzenēm un ko tas nozīmē šis darbs, tad viņi saprot visbiežāk. Ko tev kā cilvēkam un kā profesionālā dienesta karavīram nozīmē drošība pierobežā? Tieši priekš manis palielam kā priekš civilā cilvēka. Tad drošība būtu tas, ka mani tuvinieki, ģimene pie galda sēžot, smējās, smaida un turpina dzīvot savu dzīvi. Bet kā tieši profesionāla dienesta karavīram, protams, drošība tas būtu tieši kaut kas fizisks. Un tas jau būtu vairāk par to, ka tie paši zemesargi, atnākot uz mācībām, es redzu, ka es viņus apmācot, ne tikai es, bet man arī, kā saka, kolēģi, instruktori un citi virsnieki, apmācot, mēs redzam, ka reāli viņiem sanāk. Un tas ir tieši priekš manis tā drošības sajūta, ka viņam tas sanāk. Kaut kādas lietas, kas tieši būtu par kaut ko fizisku drošību domāšu. Latgalē ne tikai mēs, bet arī visi civili iedzīvotāji justos drošāk. Varētu izmantot tās iespējas, kas tagad ir populāri. Palielam katrā novadā notiek visādas konferences un pārunas ar visādiem cilvēkiem, kuri šajā jomā jau ir kaut ko iepazinuši. Un viņi arī iesaka visādus lēmumus vai arī kaut kādus tās pašas 72 stundu somas sagatavot un tā tālāk. Dažiem varbūt tas rada paniku, kā man tagad vajag taisīt 72 stundu somu, tas, ko nozīmē, varbūt tūlīt kaut kas sāksies, bet patiesībā par to nevajag pārdzīvot. Tas ir vienkārši lieta, par ko ir jāpadomā, kā saka, uz priekšdienām. Tikpat labi braucot uz kaut kādu ceļojumu vai kaut kur tālāk no mājām, mēs paņemam kaut kādas tabletes no galvas, pretsāpju tabletes un tā tālāk. To ir jāuzskata par tādu pašu lietu. Tā ir vienkārši ikdiena un tā tas ir. Bet vai tu esi domājis aizbraukt tālāk no pierobežas, ir īpaši ņemot vērā, ka tu esi bruņotajos spēkos un mēs esam tik tuvu robežai? Patiesībā par aizbraukšanu tālāk no pierobežas. Man ir bijušas ļoti daudz iespējas braukt kaut kur citur, ne tikai Latvijā, bet arī ārzemēs strādāt. Un, es vienmēr izvēlējos tieši Latgali, jo, kā es jau minēju, šeit ir vairāk izaicinājumu. Un tiem izaicinājumiem vienmēr ir jāiet pretī. Tas būs arī, kā saka, degsme citiem nākt uz šejieni un dienēt. Vai tavuprāt, valsti mēs varam sargāt tikai ar ieroci rokās? Protams, ka nē. Ne tikai ar ieroci mēs varam sargāt savu valsti. Valsti var sargāt jau tagad sākt bez ieroča, vienkārši ar kaut kādiem masu mēdījiem, jā, stāstot cilvēkiem, kā vajag rīkoties jau tagad, lai būtu gatavam jau vēlāk. Un tikpat labi arī loģistika, par piemēru, kad braukā ar smagajiem, jā, pārvadā visādus materiālus, kas ir nepieciešami, kā tagad notiek uz robežas, jā. Tas arī jau ir sava veida palīgi ierocis priekš visa šitā. Palielam jau tagad tas viss notiek, un gan civili iedzīvotāji, gan mēs kā bruņotie spēki iesaistamies šajā visā drošības sajūtā, jā, un darbojamies jau tagad tikpat labi strādājot ar tiem bēgļiem, jā. Mēs arī esam vieni no tiem, kas iesaistās tajā visā un palīdzam robežsardzei, kā arī robežsargi palīdz mums. Nevis cīnīties, bet, teiksim tā, neļaut viņiem tikt civili iedzīvotu mājās. Tas ir
viens no mūsu uzdevumiem, kas ir jādara. Un civiliedzīvotāji var iesaistīties tajā pašā uzdevumā, palīdzot mums, vienkārši ieraugot kaut kādu aizdomīgu personu. Viņam var vienkārši pazvanīt uz robežsardzi un paziņot par to. Un tad jau, kā saka, mēs izvērtējam, vai tas ir tas vai tas nav. Ko tev pašam personīgi nozīmē zemesardzes vadmotīvs "Mana Latvija, mana atbildība"? Mana Latvija, mana atbildība nozīmē to, ka mana atbildība ir apmācīt un dot zināšanas zemesargiem, kā arī civiliem iedzīvotājiem. Un mana Latvija nozīmē to, ka man ir jābūt gatavam aizsargāt savu valsti, savu dzimteni.